40 dienas Jēzus mācīja mums par Dieva valstību. Viņš teica, ka tagad mūs atstās un aizies pie Tēva, bet būs diena, kad viņš atgriezīsies. Un viņš atgriezīsies ar slavu un spēku, lai valdītu pār pasauli. Un tā būs pasaule, kur valdnieki kalpos, kur karavīri būs miera nesēji, kur valdīs pazemība, sirdsšķīstība un žēlsirdība. Viņš teica, ka mums jādara par mācekļiem visas tautas un jāsludina pasaulē labā vēsts, grēku piedošana Jēzu Kristu. Viņš lika mums gaidīt, palikt Jeruzalemē un gaidīt, līdz svētais gars nāks un piepildīs mūs ar spēku, lai mēs varētu kļūt viņa liecinieki. Pēc tam, kad viņš to bija pateicis, notika kaut kas brīnišķīgs, kaut kas pārsteidzošs. Viņš pacēlās debesīs mākoņos un izgaisa mūsu skatam. Pēc tam parādījās eņģeļi un teica, ka viņš tāpat atgriezīsies, kā esam redzējuši viņu aizejam. Bet tad, kad viņa vairs nebija mums līdzās, šķita, ka visa mūsu drosme un dedzība ir izzudusi līdz ar viņu. Nekad es savā dzīvē vēl nebiju juties tik vientuļš.